Sagaidīsim Elīzu Loju no Laiks jauniešiem, kura pastāstīs mums par līdzdalības projektiem. Līdzdalības projekti tie ir jauniešu virzīti vietēji vai startautiski projekti, kuri veicina jauniešu iesaistīšanos Eiropas demokrātiskajā dzīvē, radot jauniešiem iespējas iesaistīties pilsoniskajā sabiedrībā vai attīsta līdzdalības mehānismus, lai palīdzētu jauniešiem ietekmēt lēmumus, kas skar viņus. Klausies, Elīze, man ir tāda aizdoma, ka es augustā tevi redzēju Bauskā, vai tā varētu būt? Čau, jā, mēs tikāmies augustā Bauskā uz citas skatuves. Jā, un tur bija tā labā lieta, ka, man liekas, tu tieši monitorēji mūsu diskusiju, tā kā mēs tagad esam daudz samainījušies lomām, un tas ir ļoti forši. Jebkurā gadījumā, Elīze, pastāsti tad par savu līdzdalības projektu. Kas tas bija, cik ilgā laikā tas tapa, un kāda bija tava loma tajā procesā? Mans stāsts līdzdalības projekta pasaulē īstenībā sākās jau ļoti sen, 2021. gadā, kad man bija 16 gadi. Es aizbraucu uz JSPA līdzdalības projektu mācībām, bet es teikšu godīgi tajā brīdī, kad es pieteicos un kad es braucu uz tām mācībām, man bija doma vienkārši, forši, 3 dienas bezmaksas padzīvošu viesnīcā, uzzināšu kaut ko jaunu, varbūt saplānošu vēl kādu foršu ceļojumu paralēli. Beigās tas viss izvērtās tik forši, ka es joprojām esmu šajā jomā un turpinu rakstīt un īstenot dažādus līdzdalības projektus. Tas sākotnējais mans mērķis tiešām bija, kā jau es ieminējos, aizbraukt vienkārši kādā ceļojumā, jo man ļoti gribējās nokļūt Briselē, Eiropas parlamentā, un es saskatīju, ka līdzdalības projekti var būt labs veids, kā to izdarīt. Paralēli, protams, arī uzzinot vairāk par to, kā vispār funkcionē Eiropas Savienības institūcijas, kā tiek pieņemti lēmumi un ko tad īsti tā Eiropas Savienība dara, jo skaidrs, ka es gribētu teikt, ka lielākā daļa jauniešu apzinās, ka Eiropas Savienība ir ļoti forša un vērtīga lieta, bet kas tas īsti ir un kas tur īsti notiek, varbūt līdz galam nav skaidrs. Tā kā, jā, tas bija mana projekta mērķis, izdevās to arī sasniegt. Un šobrīd mēs īstenojam jau 4. šī projekta daļu, kurai ir jau mazliet cits fokus tieši uz Latvijas jauniešu tādu sadarbības veicināšanu un starp reģionu sadarbības stiprināšanu, izpratni par to, kā mēs varam veicināt jauniešu līdzdalību dažādos Latvijas reģionos, apmainīties ar pozitīvās prakses piemēriem un parādīt jauniešiem, cik daudz foršas iespējas ir visapkārt Latvijā. Un saprot, tad jums sanāk jau, tā kā tu saki, 4. posms, vai tas ir viss viena projekta ietvaros? Nē, mums ir tā, ka mūsu projekts saucās Law Available, tāds ļoti sarežģīts nosaukums, bet pirmā daļa bija fokusēta tieši uz Eiropas Savienības izzināšanu. Tad mēs turpinājām ar 2. projekta daļu, kas bija tāda vispārīgāka par to, kā mēs kopumā varam stiprināt jauniešu līdzdalību. Tad mēs rakstījām 3. projektu daļu, respektīvi katra daļa atsevišķs projekts. 3. projekta daļa bija tieši vērsta uz pašvaldību vēlēšanām, kas norisinājās vasarā, jo mēs sapratām, ka jauniešiem diemžēl nav izpratnes arī par to īsti, kas ir pilsoniskā līdzdalība tādā vēlēšanu kontekstā, kāpēc ir svarīgi balsot, piedalīties, iesaistīties. Tā kā šī projekta ietvaros tas bija mūsu galvenais fokus, un tad tagad jau esam paņēmuši tādu plašāku Vislatvijas perspektīvu tieši runājot par jauniešu iesaisti, jauniešu iniciatīvu īstenošanu un, protams, arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Super, un lai uzrakstītu līdzdalības projektu, kāda ir tā darba grupa, cik cilvēki nepieciešami ir un no kurienes jūs smeļaties idejas, vai tas ir iet runāt ar jauniešiem, kā rodās vispār ideja? Jā, mums ir organizācijā īstenībā tāda ļoti forša prakse. Man šķiet, mēs īstenojam neformālās grupas ar konkrētām tematikām. Un tad, kad tuvojas projektu iesniegšanas posms, mums šīs neformālās grupas ir vērstas tieši uz kopīgu projektu rakstīšanu. Arī šobrīd, piemēram, mēs rakstam ar jauniešiem gan Bauskā, gan Rīgā kopīgi projektus. Protams, tās idejas nāk no pašiem jauniešiem, jo skaidrs, ka tas galvenais fokus ir uz to, ko reāli vajag jauniešiem, uz to, ko viņi grib un kas viņiem ir nepieciešams. Un mēs cenšamies, es pati arī, protams, esmu vēl jaunietis, bet brīžiem jau skaitu sevi tādā tā kā atbalsta lomā vairāk, bet jā, mēs cenšamies saprast, kas ir tas, kas jauniešiem visvairāk ir nepieciešams, ko viņi paši grib darīt. Un kā iepriekšējā grupiņa stāstīja par solidaritātes projektiem, protams, domāt par to, vai mēs to reāli īstenosim, vai tas reāli ir vajadzīgs un vai jaunieši to grib darīt. Līdz ar to
No manas perspektīvas tas arī ir visforšākais veids, kā rakstīt projektu, padarīt arī to par tādu aizraujošu procesu, nevis ielikt darbu sarakstā tā, tagad mums ir jāuzraksta projekts, jo ir jāuzraksta projekts, bet parunāt ar jauniešiem, izstāstīt viņiem vispirms, kāpēc ir forši rakstīt projektus, kādas ir iespējas, ko ar to projektu pēc tam varēs izdarīt, un tad, ja viņi ir gatavi rakstīt, ja viņi grib rakstīt, tad kopā ar viņiem arī ņemt un to darīt caur aktivitātēm, un tādā veidā arī palīdzēt izprast visu to procesu jau no pašiem pirmajiem mirkļiem. Tavā pieredzē noteikti sanāca īstenot daudz un dažādas aktivitātes līdzdalības projekta ietvaros. Varbūt ir kāda viena, kas tev tā kā ir vismīļākā, ar kuru tu atceries ar tādu vislielāko gandarījumu un vislabākajām atmiņām? Jā, nu man vismīļākā droši vien joprojām ir tas brauciens uz Briseli pirmā projekta ietvaros, kad mums sanāca ar jauniešiem kopā aizdoties uz Eiropas parlamentu, satikt Eiropas parlamenta deputāti, izstaigāt iespaidīgo parlamentu ēku, apskatīt arī Briselē šo te parlamentāriju, tā viņš, ja nemaldos, saucās to pieredzes muzeju, un lai arī šķietam tas ir tikai muzejs, un varbūt liekas, kā tas sajiet viss kopā, tur ir iespēja praktiski darboties, redzēt un saprast arī, kā tas viss notiek, apskatīt arī citas Eiropas institūcijas, kas atrodas Briselē, un man šķiet, ka tas arī bija droši vien tas galvenais, kas man iedeva to motivāciju un ticību, ka, var darīt foršas lietas. Bet arī pēc tam, protams, ir bijušas dažādas aktivitātes, kas tiešām ir iedvesmojušas, kas ir devušas to vēlmi turpināt darboties, arī pavisam mazākās savstarpējās plānošanas aktivitātes, kur tiešām darbojās tikai projekta komanda un brīvprātīgie, un kur mēs vienkārši runājam par to, ko tad mēs darīsim, kādi ir plāni. Tā kā es gribētu teikt, ka katrs posms un katra lieta ir tiešām ļoti, ļoti īpaša, ja to dara kopā ar pareizajiem cilvēkiem. Super. Un es tev tagad, kā jaunieti, prasu, kur man sākt? Es gribu uzrakstīt līdzdalības projektu, bet nezinu, ir tāda deksme sirdī, bet kur tieši man likties? Pirmkārt, var aizbraukt kādām foršām ISP mācībām. Otrakārt, galvenais ir atrast, kā jau es tikko teicu, atrast pareizos cilvēkus, ar kuriem kopā to darīt, jo īstenībā arī tad, kad es biju šajās mācībās, man vēl nebija organizācijas, ar kur rakstīt projektu, un tad es tā bišķi apgrieztā secībā turpināju meklēt, bet atrast tiešām komandu, ar kuru kopā tu vēlies to darīt, nebaidīties jautāt un konsultēties, zvanīt arī ESPA, zvanīt cilvēkiem, kas ir īstenojuši šādus projektus. Arī mēs laiks jauniešiem vienmēr sakam, ka droši var mums jautāt, ja ir kādi jautājumi, mēs ļoti labprāt palīdzēsim, iesaistīsimies un atbalstīsim. Bet tas pirmais solis ir atrast komandu un tad jau ķerties klātam projektu pieteikumam, neuztvert viņu kā tādu briesmīgu, biedējošu bubuli, bet saprast, ka patiesībā, lai arī jautājumu tur ir daudz un reizēm šķiet, ka neiespējami uzrakstīt, tur ir jāapraksta tas, ko jūs reāli darīsiet un kāpēc jūs darīsiet. Un, ja nesanāk aizpildīt pieteikumu, tad ir jautājums arī, vai sanāks īstenot projektu un vai jums projekts būs tiešām par to, par ko jūs vēlaties. Tā kā Un vēl arī jāsaprast, kas ir tas, ko tu tiešām gribi darīt, jo tas ir arī tas, ko es vienmēr cenšos gan sev paturēt prātā, gan arī teikt citiem rakstīt projektu. Tikai tāpēc, ka jāraksta projekts nav vērts, ir jāsaprot, kas ir tas, par ko tev deg acis, ko tu gribi sasniegt un izdarīt ar konkrēto projektu. Super. Un katrā projektā sanāk darboties komandā. Kā ar kaut kādu konfliktu menedžēšanu, ar vienotas valodas atrašanu tavā pieredzē? Skaidrs, ka laiku pa laikam gadās konflikti, gadās kaut kādas situācijas, kur varbūt nesanāk saprast, kurš par ko līdz galam ir atbildīgs, bet tieši tāpēc arī mums projektos vienmēr ir iekļautas plānošanas aktivitātes un sagatavošanās aktivitātes. Mēs pievēršam lielu uzmanību arī šim, respektīvi ne tikai pati aktivitāte kā tāda, kur mēs iesaistamies un daram kaut ko un iesaistam arī citus jauniešus, bet paturēt prātā to, ka arī projekta komandai ir svarīgi savā starpā izrunāt, kas notiek, sadalīt pienākumus, pēc tam arī izvērtēt, kā ir pagājis, kā katrs jūtās pēc aktivitātes, kas ir apgūts, kas varbūt nav izdevies. Tā kā noteikti ieplānot projektu pieteikumā jau laicīgi ierakstot arī to, ka jums būs arī plānošanas un sagatavošanās aktivitātes un izvērtēšana pēc tam. Tas arī noteikti palīdzēs tajā visā, ka tas projekts tā veiksmīgi ies uz priekšu. Būs iespēja parunāt savā starpā, saprast, kas ir tas, ko katrs dara, sadalīt pienākumus un tā veiksmīgāk virzīties tālāk projektā. Skaidrs. Un kā tagad ar nākotnes plāniem līdzdalība, varbūt tālāk jau kāds cits projekts?
Līdzdalība man ir jau ļoti tuvu sirsniņā, to droši vien būs jāturpina, bet arī par citiem projektiem runājot, jā, šobrīd ir tāda projekta rakstīšanas sezona plāni. Mums ir daudz gan starptautiska mēroga projekti, gan turpināt vietēju mēroga līdzdalības projektus ar jau citiem sadarbības partneriem un mazliet citām perspektīvām arī varbūt tā kā noteikti turpināsim darboties visādos projektu veidos, jo visi pieejamie projekti ir ļoti forši un galvenais ir tiešām saprast, kas ir tas, ko mēs gribam darīt un virzīties pēc tā uz priekšu. Un varbūt nobeidzot tāds viens galvenais iegūms no šī visa, kas tev? Man personīgi droši vien es varētu teikt, ka tā ir bijusi gan izaugsme kaut kādā emocionālā ziņā, gan izpratne par to, kā kas notiek, būtiski uzlabotas sadarbības prasmes un tā tālāk. Bet priekš manis tas viens līdzdalības projekts pirmais noteikti ir izveidojis šobrīd jau arī karjeru jaunas jomā, kur es strādāju un darbojos no visas sirds un ar prieku un laimi. Tā kā jā, tas arī ir tas, ko es vienmēr jauniešiem saku, ka tad, kad jūs sāksiet un darīsiet kaut ko vienu, nevar zināt, kur jūs tas tālāk aizvedīs. Varbūt tas būs jūsu karjeras ceļš vai kaut kādā citā veidā ļoti cieši sasaistīsies arī ar visu jūsu nākotni. Super. Ko, Elīze, liels paldies tev, ka atnāci šodien. Mēs varbūt no skatuves varam saņemt kādu jautājumu. Jā, es gribēju Elīzei pavaicāt, tev apkārt droši vien tavi draugi, skolas biedri redz to tavu aktivitāti, kā tu esi iesaistījusies jaunatnes jomā, vai ir arī bijušas tādas situācijas, ka tu ar savu darbību un aktīvismu esi iesaistījusi kādu no malas tieši jaunatnes jomā? Es gribētu teikt, ka jā, jo īstenībā tieši tad, kad mēs sākām šo projektu, tad arī bija tā, ka man bija varbūt visvairāk tā interese, bet es arī ievilku savus draugus, savu māsu un pārējos apkārtējos iekšā tajā visā. Skaidrs, ka varbūt viņiem tā interese nav tik liela un tik patstāvīga, bet viņi tāpat iesaistās projektos, palīdz arī ikdienā ar dažādām brīvprātīgā darba aktivitātēm un tā. Tā kā jā, es gribētu teikt, ka tas arī ir neizbēgami reizēm, ka tie, kas ir apkārt, arī pavilksies tam visam līdzi, jo ir forši. Jā, starp citu, Elīze, tāds Eiropiešu tīkls, un mēs tieši šādus jauniešus kā tevi noteikti aicinām pievienoties. Varbūt vēl kāds jautājums? Es gribu pajautāt tev, jauniešiem un arī jaunas organizācijām šobrīd tik daudz informācijas un varētu kaut kāds tāds apjukums būt. Tad man divi jautājumi. Pirmais ir, ar ko sākt? Kā izvēlēties? Un otrs ir, tu minēji par JSP atbalstu, vai jūs esat bijuši arī projektu darbnīcās un projektu naktī, un kas tur notiek? Jā, es varu mini reklāmas pauzīt, tad arī var sākt ar to, ka var vērsties pie Eirodesk infopunktiem vai reģionālajiem koordinatoriem, kas ir apkārtnē un var palīdzēt ar informācijas sniegšanu par pieejamajām iespējām un resursiem. Noteikti JSPA mājaslapā ir arī tāds labs starta punkts, manuprāt, kur tiešām arī visa šī informācija ir apkopota, pieejama gan dažādi atbalsta materiāli, gan iespējas. Ja iet runa tieši par skolām, noteikti var mēģināt runāt arī ar pašpārvaldēm, ar skolu pārstāvjiem vai tiešām ar organizācijām un jauniešu centriem, kas jums ir apkārt. Pieiet, painteresēties, noskaidrot un meklēt atbalstu. Tas tā jauniešiem, vairāk organizācijām noteikti arī tas pats, vienkārši nebaidīties meklēt, nebaidīties jautāt, veidot sadarbības, jo tas, ko mēs kā organizācija arī vienmēr cenšamies teikt, ka jaunatnes jomā nav konkurenti, mums visiem ir jāsadarbojās, līdz ar to nebaidīties organizācijām arī savā starpā runāt, meklēt atbalstu un jautāt vienam otram. Un otrais jautājums bija? Projekta darbnīcas, jā, mēs esam arī bijuši projekta darbnīcās, jā, mēs ļoti aktīvi vienmēr cenšamies apmeklēt gan projektu darbnīcas, gan esam bijuši arī projektu naktī, gandrīz katru gadu man šķiet kopā ar jauniešiem. Tā ir ļoti forša iespēja vienmēr arī tiešām gan satikt citus un atkal veicināt šo pieredzes apmaiņu, saprast, kādas idejas ir citiem, kā var sadarboties un miedarboties un arī tiešām iegūt vērtīgas zināšanas, iegūt mentora atbalstu, lai tad izstrādātu tādu veiksmīgu un foršu jau savu pirmo, otro vai trešo projektu.
Skaidrs, ko, ja vairāk nav jautājumu, tad vēlreiz teikšu paldies tev, Elīze. Un tev Paldies par iespēju.